Ja. Labrīt! Sākam kārtējo Smiltenes novada pašvaldības domas sēdi. Un kā ierasts, sāksim tad ar izpildirektoru ziņojumu par aktualitātēm. Jā. Jā, labrīt, deputāti, kolēģi, citi klātesošie. Tātad, jā, rudens sezona ir klāta, aktualitātes ir daudz. Protams, esam sākuši jaunā 2026. gada budžeta sagatavošanu. Protams, gaidām arī valsts un valdības lēmumus, lai attiecīgi tos varētu arī pārnest uz savu budžetu. Bet, jā, sagatavošanas procesu esam sākuši un iestādes un nodaļas gatavo tātad savus pieteikumus. Jā, liela sadaļa pat labāk darbā ir saistīta ar sagatavošanās gan novembra, gan gada nogales pasākumiem. Jā, un tāpat norit arī projekta īstenošana. Ja par budžeta izpildi, tad ieņēmuma sadaļā kopumā esam ieņēmuši 33,8 miljonus eiro, jeb tas ir jau vairāk kā 81% no gada plāna. Un izdevumos tātad ir pat labāk iztērēts tātad 31,3 miljoni, jeb kas ir arī nedaudz vairāk kā 71% no gada plāna. Jā, visas lielākās pozīcijas ir ļoti tuvu plānam, varbūt nedaudz pat labam atpaliek ieņēmumi no īpašuma nomas un pārdošanas, bet tas vairāk bija šis augusta periods, jā, septembris, kad bija mazāk ieņēmumi, bet jau ar oktobri arī šajā sadaļā ieņēmumi ir palielinājušies, un tā kopējā izpilde ir virs 67% arī procentiem no plāna. Nodokļu ieņēmumi un pārējie ieņēmumi, jā, ļoti tuvu plānam. Arī izdevuma pozīcijās varbūt vairāk iepaliek pat labāk pamatkapitāla veidošana, kas ir tuvu pusē, tā teikt, no plānotā apjoma, bet tas arī saistīts ar tātad, projektu īstenošanu, ar objektu remontiem, kur tātad tiek pieņemti darbi un attiecīgi ar nobīdi tiek veiktas arī atmaksas. Tā par iestādes darbību, tad droši vien vēl jāpiemina ir šie Lielgraudu krustas un ledusgāžu radīto postījumu, tātad novēršana. Pat labam, tātad arī šīs dienas darba kārtībā ir vēl lēma projekti par šo pabalstu piešķiršanu dzīvojamo, tātad mājokļu jumtu atjaunošanai. Ja ieskaita šīs dienas lēma projekts, tad kopumā ir paredzēts atbalstīt 48 mājokļus, ja, kas kopumā ir vairāk kā 163 tūkstoši eiro apmērā. Tā, un turpinās arī vēl aizvien tātad šo šīferu jumtu, bojāto šīferu segumu pieņemšana konteineros, gan mēros, gan rauzā, jo arī turpinās tātad vēl šo jumtu atjaunošanas. Par mēru mūžas jumtu atjaunošanu tātad ir panākt vienošanās ar apdrošinātāju un arī ir sākti darbi, tā kad cerams, ka viss tur raiti ritēs uz priekšu. Par pašvaldību ceļu posmu, tātad sakārtošanu, esam iesnieguši arī papildinošo informāciju varamā, un tātad jau redzam, kad iet mūsu pieprasījums tālāk uz izskatīšanu ministru kabinetā. Tā, no 1. oktobra arī ieviešam jaunās kiberdrošības likuma prasības, gan izstrādājot savu kiberdrošības politiku, gan arī tiekamies ar dažādu pašvaldības un valsts informācijas sistēmu uzturētājiem un nodrošinātājiem par tātad šo jauno prasību īstenošanu un, protams, arī vienlaicīgi par sistēmu pilnveidošanu un e-pakalpojumu attīstību. Tāpat, jā, kur publiski ir vairāk par šī ZZ dats nebūšanām izskanējis, tad arī pagājušajā nedēļā tikāmies, pārunājām visas darbības jomas.
Tāpat, jā, tiekamies arī ar kapitāla sabiedrībām par dažādiem aktuāliem jautājumiem, ar ZAO par ekolaukumu attīstību, jā, kur arī plānots, ka varēs piesaistīt finansējumu. Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca tātad plāno sonogrāfu iegādi arī pakalpojumu attīstīt. Alūksnes slimnīcā tiek meklēts jauns vadītājs, vēl šonadēļ ir iespējams izvirzīt savas kandidatūras, ja kāds redz iespēju strādāt. Un arī vēl vakarā ar Smiltenes NKOP tikāmies, lai pārunātu NKOP nozars konkrēti vairāk pilsētas teritoriju uzturēšanu un arī saistīto pakalpojumu attīstību. Līdzīgi gada nogali ir arī laiks, kad tiekamies ar dažādām valsts institūcijām, ar kurām sadarbojāmies, jā. Līdzīgi bija tikšanās ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par dziesmu sēku procesu, jā, un tātad turpmāk arī ar citiem sadarbības partneriem tiksimies. Tā, noteikti gribu uzsvērt arī, kad ir iespējas vēl strādāt pašvaldībā, ir aktuāls vakances gan Branta bibliotēkas vadītāja amatam, komunikācijas nodaļā meklējam speciālistu, direktoru vietnieku bērnu jaunatnes sporta skolā, tāpat nekustamo īpašumu apsaimniekotāju pilsētas pārvaldē meklējam. Un arī izglītības iestādēs meklē vēl skolotājus, kā piemēram angļu valodas skolotāju. Tad, jā, ja vēl par saimniecisko pusi, tad no 11. oktobra līdz 16. novembrim novadā ir izsludināts šis sakoptības mēnesis ar dažādām akcijām. Tas gan vairāk ar atkritumu savākšanu un lapu savākšanu saistīts. Ja par īpašumu izsolēm, tad noteikti jāpiemina Gaujienas jaunās pils atseviļināšana, ja, kur tiek organizēta tāda jau kampaņa, ja, kur gan gatavojam, gan publicējam informāciju dažādos informācijas kanālos. Un pašai izsolē tā tad varēs pieteikties novembrī, un arī izsole ir plānots, ka uzsāksies novembra nogalē. Par sabiedrības iesaisti tātad ir izsludināta iespēja izteikt viedokli par Drustskolas ēkas nākotni, ja, līdz oktobra beigām. Tā kad visiem, kam ir svarīgi šī ēka, noteikti vajag aizpildīt aptauju. Līdz 7. oktobrim varēja pieteikt pretendentus uz Smiltenes novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem. Ja? Tātad komisija ir pieņēmuši šos pieteikumus, izvērtējusi, un tātad, lai 18. novembrī svinīgajā pasākumā var pasniegt šīs balvas. Un pat labāk ir uzsākusies tātad pilsētas un pagastu iedzīvotāju klātienes tādas tikšanās, ja, kas tiek organizētas katru gadu. Pirmās divas jau ir notikušās, gan Gaujienā, gan Trapenē. Šodien ir 3. tikšanās reize Apē. Jā, tā kā aicinātu visi iedzīvotāji noteikti iesaistīties šajās tikšanās reizēs, lai var uzzināt varbūt kaut kādas arī vairāk aktualitātes. Tad tiek plānota iedvesmas diena Smiltenes novada uzņēmējiem 30. oktobrī, ja, norises vieta. Tātad sociālo pakalpojumu centrs Īve, un 7. novembrī arī ikgadējais tātad pasākums gada balvu uzņēmējdarbībā. Par izglītību, jā, pat labāk skolēnu brīvlaiks varbūt tādēļ nedaudz klusāks laiks, bet 9. oktobrī tātad arī bija viens no šiem pirmajiem gada nogales pasākumiem, kur tika godināti pedagogi un skolēni konkursā Smiltenes novada balva izglītībā. Bija sirsnīgs pasākums. Un, jā, ja par kultūru, tad protams, ir uzsākusies tāda pilnvērtīga iekšas pasākumu sezona, notiek daudz un dažādi pasākumi. Jā, droši vien par pagājušajiem mazāk, bet priekšā šajā nedēļas nogalē ir leģendu naktis, ja, kas ir dažādi pasākumi muzejos, pilīs, un svētdien ir kārtējais turismu centra organizētais pārgājiens Smiltenē, tātad Meža kliņģeris, Sērtenes Pilskalna apkārtnē.
Un citīgi notika gatavošanās gan pie Lāčplēša dienas pasākumiem, ja, gan arī pie Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumiem, svinībām. Tātad šie pasākumi ir visā novada teritorijā. Arī sportā līdzīgi tātad vēl oktobrī norit ārā pasākumi un aizvien vairāk sportisti arī pāriet uz iekšu, uz sporta zālēm, uz apjomtajām zālēm. Ir noslēgušās gan skriešanas seriāli, ja. Vēl mūsu pašu futbolisti cīnās un līdz novembra sākumam ir iespējams vēl Tepera stadionā vērot vietējās spēles. Ja nemaldos, palikušas 3 kārtas vēl pēdējās. Tā ka droši var atbalstīt. Vēl par projektu īstenošanu noslēgumā. Tā vakardien tātad saņēmām elektroautobusu ilgi gaidīto. Pagalmā viņu var redzēt. Tātad esam saņēmuši 19-vietīgu elektroautobusu, kurš tad ikdienā arī nodrošinās skolēnu pārvadājumus. Līderu labiekārtošanas projekti, tātad, kas norit daudz vietu novadā, ir pabeigti Grunzāles, Vāriņu, Vīrešu un Gaujienas pagastos un turpinās arī Brantu, Raunas pagastos un tiek uzsākti arī tātad šie jau no jauniem uzsaukumiem projekti gan Drūzās, gan Vīrešos. Bērnu ģimenes atbalsta centram, tātad Smiltenē Galdnieka iela 10, kas ir turpinās darbi, ir tātad, kur tika nolemts nākamgad piešķirt papildus finansējumu šiem atklātajiem papildus darbiem. Darbi tiek veikti, konstrukcijas jau ir pastiprinātas, iebetonētas grīdas un notiek ārā labiekārtošanas darbi un jāturpina ar iekšdarbiem. Baznīcas laukuma tātad arī pārbūves darbi turpināti, tiek veikti demontāžas darbi, izbūvēts siltumtrasa, ūdens apgādes kanalizācijas tīkli, jā, kas neskar citus darbus. Protams, kā jau centrā, inženieru tīkli ir daudz un gadās arī kādas avārijas neplānotas, bet par tām tiek ziņots un operatīvi arī novērsts. Tā tad, jā, vēl tikai gribu atgādināt, jā, ka darbi turpināsies veselu gadu līdz nākamā gada oktobrim. Un paldies jā, tiem, kas ir iesaistījušies līdz šim dažādās aktivitātēs, gan apspriešanās, gan informatīvajās sanāksmēs. Un ja ir kaut kādi jautājumi jā, par to, kas tiek darīts un plānots centrā, tad vēl aizvien var atbildīgiem speciālistiem jautāt. Jā, ko noteikti gribās atgādināt, neignorēt barjeras un norādījumus būvlaukumā, jā, jo tur tiek raktas dziļas tranšejas, tranšeju vietas mainās no dienas uz dienu un saudzējam gan savu veselību, gan ievērojam to, kas ir noteikts centrā. Turpinās arī izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveides un aprīkošanas, tātad projekts APS pamatskolā, Raunas pamatskolā un Smiltenes vidusskolā. Tātad APē arī vēl 3. darbā norit darbi, vēl tiek kārtoti elektrotīkli. Un saistītajā pašvaldības projektā arī lietusūdeņu kanalizācijas, tātad pārbūves šie darbi turpinās. Raunas skolā tātad šeit apzinību ēkai ir veiktas visas demontāžas, atrakti pamati, atsekts jumts. Diemžēl, jā, šīs sektās konstrukcijas ir sliktākā stāvoklī nekā bija domāts. Līdz ar to būs arī kaut kādas izmaiņas darbu apjomos un īstenošanas grafikos. Savukārt vidusskolā Rīgas ielā 16, kur plānots tātad šis lifta izbūve, pacēlāju izbūves. Tātad iepirkumi ir pabeigti, jānonāk ir pie būvdarbu veicēja. Jāslēdz līgums. Tā ir atsācies arī tātad projekts pasākumu vietējā sabiedrības veselības veicināšanai, kur tātad seniori un skolēni jau dodas uz baseinu un tiek uzsāktas arī dažādas vingrošanas un citas aktivitātes daudz vietu novadā, kuras tiek labi apmeklētas. Laba ziņa, ka ir apstiprināts arī projekts Raunas viduslaiku pils mantojuma saglabāšana un infrastruktūras uzlabošana kultūra telpas attīstībai. Tātad tas ir arī tāds samērā liels projekts, kuram jāplāno īstenošana.
Zemes īres mājokļu būvniecība, tā tad ir Smiltenes NKP septembra beigās uzsākt šī nama būvniecību. Un tur ir gan būvlaukums sagatavots, un pat labam tiek dzīti un testēti pāri. Vēl tik var pieminēt, ka tā tad mājā būs 30 dzīvokļi, un ir mums atsevišķi noteikumi un kārtība noteikta, ka droši var pieteikties uz dzīvokļiem, un pat labam ir pieteikusies 21 ģimene. Tā, vēl par plānotajiem projektiem, jā, tad Palsas pamatskolas šis attīstības projekts turpinās un norit iepirkums uz projektēšanas darbiem, kur Variņu pamatskolas tātad ēku plānots pārbūvēt Palsas pamatskolas vajadzībām. Līdzīgi arī norita iepirkums pielāgošanās klimata pārmaiņām projekta ietvaros tātad par šo Raunas dīķa un dīķa mēros tīrīšanu un hidrobūvju sakārtošanu. Ir noslēgta vienošanās ar CFLA arī par ģimenes ārstu prakšu vietu sakārtošanu. Tātad tas skar ģimenes ārstu prakses AP un felčera punktu Lomē. Un gaidām atbildi arī par iesniegto projektu par 4 patvērtņu ierīkošanu un aprīkošanu. Un cerams, jā, kad mūs atbalstīs. Nu tā, tas man arī īsumā viss. Jā, tad aicinu deputātus un iedzīvotājus vēl aizvien piedalīties iedzīvotāju. Jā, labi dzirdēt, jā, kad Raunas skateparks arī gatavojas atklāšanai, jā, bet tā tad tur mums ir darbi jāpabeidz līdz 8. un 9. novembrim. Jā. Tā tad, jā, noslēgumā aicinu deputātus un iedzīvotājus piedalīties iedzīvotāju sanāksmēs, kas tiek organizētas, jā, visos pagastos un pilsētās novadā. Paldies! Paldies, Andri. Tad varbūt es pastāstu savas aktualitātes, un tad mēs varam atvērt jautājumu diskusiju. Jā, Andris jau minēja par to, ka mēs sākam tikties ar iedzīvotājiem pagastos. Visi deputāti ir ļoti aicināti piedalīties. Aizvakar mēs bijām Trapenē. Tā bija ļoti interesanta saruna, un šodien mēs esam apē. Tādā kopā 14 tikšanās, no kurām tad jau 2 ir bijušas, ja tad ir 12, kur skaidrs, ka iedzīvotāji gaida ne tikai domas priekšsēdētāja vietnieces, bet arī deputātus. Un arī jāsaka, jau pagājušā tikšanās bija diezgan vērtīgi arī dzirdēt dažus ierosinājumus, kas skar, protams, budžetu. Nu, budžets ir tāda vissvarīgākā pašvaldības lieta, ka mēs sākam šim procesam iet cauri. Ja mēs paskatāmies no valsts puses, tad ir skaidrs, ka vismaz šobrīd pašvaldībai īpaši budžets netiek mazināts. Pēc būtības budžets tiek plānots ar 4,5% pieaugumu, kas ļautu nosegt minimālās algas celšanu un dažādas sadārdzinājumus. Pēc būtības viņš varētu teikt, ka viņš paliktu iepriekšējā gada formātā. Pastāv iespēja, ka nākamā gada laikā kaut kas vēl tiek pārskatīts, varbūt ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadalu, bet tās viss ir teorijas. Un savukārt par iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārpildi, kas šobrīd veidojās, tā tiks novirzīts mūsu kredītsaistību dzēšanai. Tādā ziņā, es teiktu, priekš pašvaldībām tās ir labas ziņas. Bet, jā, runājot par budžetu, esmu parakstījis rīkojumu par to, ka jāsāk šī budžeta plānošana arī attiecīgi visām pašvaldības nodaļām. Un plānojam lielā mērā tā paša ietvera rāmjos, bet izvirzot arī prioritātes. Un prioritātes, kā jau mēs daudz esam runājuši, ir mājokļi. Prioritātes ir izglītība, izglītības kvalitāte. Un mums arī būs jāturpina attīstības projekti un jāapgūst tā Eiropas Savienības nauda, kuru ir iespējams apgūt priekš novada attīstības. Vēl saistībā ar budžetu arī būtu varbūt nedaudz savādāk jāpaskatās uz nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Šobrīd mēs vēl ar vienu ejam cauri visiem meža īpašumiem kopā ar meža speciālistu. Un
jāatzīst, ka daudzi īpašumi nav sakārtoti. Tur gan ir valsts pusē likumdošanas neskaidrības, teiksim, mūsu mantojums no 90. gadiem. Bet ir arī rīki, ko neesam līdz šim izmantojuši, ko mēs varam izmantot labāk. Gan lauka atbalsta programmas atbalsts, gan arī tīri kopjot savus īpašumus. Tas nozīmē, ka nākamgad daļa no ienākumiem no pārdotiem īpašumiem es rosinātu, ka viņi atgriežas atpakaļ tieši šo nekustamo īpašumu sakārtošanā. Vai tas būtu jaunu mežu stādīšana, vai nu attiecīgi atrisināt juridiskās problēmas, vai mēmniecības izdevumiem, kas ilgtermiņā noteikti mums atmaksāsies. Tāpat mums noteikti mēs esam iedzīvotājiem solījuši gandrīz visi, ka līdzdalības budžets tiks palielināts. Noteikti, ka arī šajā virzienā mums ir jāskatās. Tā kā vajadzību būs daudz, par visu diskutēsim, runāsim un skatīsimies no mūsu iespējām. Arī Trapenē no iedzīvotājiem ir izskanēja tāds aicinājums, kas, manuprāt, ir diezgan pamatots, ka, ja gadījumā mēs atsevinām kādu īpašumu, tad daļa no summas atgriežas pašā pagastā. Nu, piemēram, izstrādājam mežu vai pārdodam muižu, tad arī vietējie iedzīvotāji to sajūt vai nu labākos ceļos, vai kādā projektā. Un braukājot arī pa apkārtējiem novadiem, esmu ticies gan ar Valmieras, Cēsu un Valkas. Gan arī visur ir tāda praksa, tomēr, kad atsevina īpašums, tad vismaz daļa uzreiz atgriežas arī šajā pašā pašvaldību, nu, pagastā. Diezgan lielu rezonanci ir guvuši tātad, vēja parki un notikumi Drustos, gan saistībā, nu, visvairāk saistībā ar ceļiem un šo ceļu nestspēju un viņa nolietojumu. Tāpēc pagājušā nedēļa piekdienā mēs tikāmies šajā pašā zālē ar visiem iesaistītajiem, ar attīstītājiem, Latvijas valsts ceļiem, iedzīvotāju pārstāvjiem un mēs. Un, nu, diskutējam par to, ko tad īsti var šajā visā situācijā darīt. Situācija nav vienkārša, bet var kaut ko darīt. Un rīt mums būs tikšanās atkārtota, kur mēs pagājušajā nedēļā lūdzām attīstītājiem nākt ar priekšlikumu, kā viņi varētu mazināt slodzes nu, laikā, kad tomēr ir lieti un mitrs laika apstākļus pirms sasaluma un pārliekot lielākas slodzes tieši uz šiem te ziemas periodu, kad ir sasalums, jo ziema jau, kā zināms, mums arī ir tāda mainīga. Kā arī pievērst uzmanību tam, kā tiek vadāts kravas, kāda ir ceļa braucēju šoferu ceļu kultūra un satiksmes noteikumu ievērošana. Skubinām gan Latvijas valsts ceļi, gan arī mūsu pārvaldībā ātrāk saslēgt līgumus. Kaut arī attīstītājs neizvairās no savas atbildības, un viņš saka, ka visu sataisīs un tam līdzīgi, bet tomēr līgums ir drošs papīrs, ka nekas nevar mainīties. Šobrīd jāsaka, šāda situācija diemžēl nav. Es jau esmu norādījis, un arī gan pagastu pārvaldniecei gan mūsu ceļu tur ir nedaudz, bet arī Latvijas valsts ceļiem, nu, kad tā nav laba prakse, ka uzsāk darbus, bet līgumi vēl nav noslēgti. Ka šobrīd mēs tā kā uz tādu labo sadarbību ejam. Viņa ir laba, bet līgumam būtu jābūt. Un, ja par šo varbūt Ilzē vēl kaut kas ir piemetināms, jā, un rītdienas tad mēs arī informēsim, kāda ir tā situācija. Savukārt, no tādā domas pārstāvniecības sfērā es esmu vērsies pie gan pašvaldības savienības, gan pie atbildīgiem ministriem par to, ka tad, kad definē pierobežu, tad pierobeža nav tikai tā Latgales reģiona vai Alūksne pierobežā, arī esam vismaz daļa no mūsu novada.
Un, kaut arī šā gada budžetā ir paredzēta valsts nauda tikai šiem te pierobežas novadiem, tomēr nu, mēs uzturēsim šo diskusiju un ceru, ka valsts nodefinēs, ko tad viņi saprot ar pierobežu, un tam sekos arī mērķtiecīgs atbalsts nākamajā gadā. Tāpat kopā ar citiem vidzemes novadiem mēs strādājam dīvainā kārtā tieši ar mūsu ministriju, nevis ar Eiropas Savienību, par to, ka Eiropas Savienības izpratnē šis pierobežas reģions ir daudz plašāks, un viņš nu, pēc būtības ir puse no Latvijas, ja ne visa Latvija. Un, ņemot vērā Eiropas Savienības līdzekļu plānošanu, un kad papildus tiks ieguldīts šo pierobežas reģionu stiprināšanā, nu, kad visa vidzeme arī ir šajā sarakstā. Tad mēs esam uzrunājuši atbildīgos ministrijas un arī deputātus par skolu programmu un tām izmaiņām, kas ir saistītas arī ar mūsu novadu. Nu, pēc iepriekšējā šī projekta sanāca, ka mūsu vidusskola nedaudz finansiāli nu, ciestu no tās uzbūves, kāda tur ir. Bet esam nu, gan pateicoties Ilzei Verginai, gan arī citiem deputātiem saimā. Manuprāt, mēs tur esam pavirzījušies mums tā kā labā virzienā un turpinam sekot līdzi šim jautājumam. Lielā mērā pateicoties arī Astrīdas iniciatīvai, Alūksnes slimnīca ir šobrīd plānos, ka tiek saglabāta un tiek saglabāta arī ilgtermiņā. Gan runājām gan ar aizsardzības sektoru, gan ar atbildīgiem ministriem. Tā kā šis jautājums vismaz uz kādu laiku ir noņemts no darba kārtības, un mūsu iedzīvotājiem, sevišķi apes galā, šī slimnīca būs. 7. novembrī esat visi aicināti uz uzņēmēju balli, kur mēs godināsim un pateiksim paldies uzņēmējiem par to, ka viņi darbojas mūsu novadā, maksā nodokļus, nodarbina cilvēkus. Šobrīd dalību arī no tādiem runātājiem apstiprinājis aizsardzības ministrs Andris Sprūts un Altuma bankas vadītājs Bērziņš. Bet saistībā ar šo ir izmaiņas novadā. Mums ir jauna uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Santa Sinka, kas ļoti aktīvi un ar entuziasmu ir sākusi savu darbu cēlienu. Un es cenšos visādi atbalstīt un palīdzēt. Un šobrīd arī viņi kārto savu komandu. Un lielākās izmaiņas ir tieši turisma jomā. Tur vēl darbinieks, ja nemaldos, viens tiek meklēts, bet ir turisma jomas vadītāji. Mēs esam pārunājuši tādus nu, galvenos darbus un runājuši par to, ka nedaudz arī turisma jomā ir jāmaina tas skatu punkts, ir jāiet strateģiskāk, nevis tikai stāstot par, ka novads ir labs, bet jāsaprot, uz ko mēs orientējamies. Un, tur droši vien ir vairākas mērķa auditorijas, kur mums kā novadam būtu iespēja vairāk piesaistīt. Tikšanās laikā ar Valkas mēru mēs arī runājām par to, ka mēs varētu izveidot kopīgu piedāvājumu priekš Igaunijas auditorijas. Mēs runājam par to, ka mēs veidotu piedāvājumus, jau tādus komplektus, dažādām mēģi grupām, vai tās jaunās ģimenes, vai tas ir, nezinu, seniori, kur braukā par Latviju, kur būtu vienas vai 2 dienu šie te piedāvājumi komplekti. Un tur darbs tā kā notiek, un šobrīd Santa lielā mērā ir ieguldās tieši arī uzņēmēju balvas organizēšanā. Te jau tika minēts par Gaujienas pili. Visi esat aicināti izplatīt pasaulē ziņu, ka Gaujienas pils meklē kārtīgu saimnieku, kas grib šo vietu attīstīt. Mēs esam gan ar Baltika Outlook žurnālā ielikuši reklāmu, gan mēs esam nosūtījuši nu, preses relīzi Igauņu un Somu mēdījiem un arī Latvijas vēstniecībām tur ar cerību, ka viņi šo informāciju izplata. Kāpēc tieši šiem tirgiem?
tāpēc, kad Igauni un Somi ir pieraduši pie Krievijas klātbūtnes. Tātad viņiem tas nav tik tāds bubulis kā vāciešiem vai kādiem citiem. Varbūt kaut kas nostrādā. Katrā gadījumā ir jāmēģina nu, šo vietu tā kā iedvest viņai dzīvību. Tā, lielā mērā esmu izskrējis cauri daļai no darbiem, kas ir bijuši, un tad mēs ar Annu būtu gatavi atbildēt uz kaut kādiem jautājumiem vai dzirdēt komentārus. Jā, man ir nu, teiksim, tā, vairāk jautājumi. Arī kur plašsaziņas līdzekļos ir izskanējis iniciatīva par šo valsts brīvpusdienas daļas atņemšanu teiksim, tā, pašvaldībai. Vai tā ir tikai iniciatīva, vai tur varbūt ir kaut kādi jau tālāki soļi, jo respektīvi tas arī ietekmē to mūsu budžetu? Jā, bija vienā budžeta piedāvājumā, bija tātad ierosinājis ņemt no šo mērķu dotāciju, bet no šā piedāvājuma ir atteikušies. Tā kā šobrīd nav. Tas ir ļoti labi. Jā. Jā. Tad jautājums ir par pašu budžetu plānošanu. Kad deputātiem būs iespēja redzēt jau kaut kādus pirmos draftus, jo principā oktobris jau ir cauri, valsts budžets arī tiek aktīvi izskatīts. Kad tiek plānota tāda pirmā sanāksme un kāds būs šis formāts, cik daudz mēs šīs tāmas redzēsim un cik dziļi mēs varēsim iedziļināties šī budžeta izstrādē? Jā, nu, jāsaka, šis ir mans pirmais budžets. Tagad es nevaru jums pilnīgi precīzi šobrīd pateikt to kārtību, bet droši vien tā, kad mēs gaidīsim piedāvājums, budžeta pieprasījums, un visdrīzāk mēs tā kā atlasīsim tādu pirmo melnrakstu, un tad aicināsim deputātus uz diskusiju un runāsim, jau iesim cauri šīm pozīcijām. Jā, jo man ir ļoti svarīgi, kā jau es iepriekš minēju, es gribu redzēt maksimāli neatlasītu budžetu. Protams, ja tur ir utopiskas idejas, tām, protams, ka es piekrītu, ka tās var ņemt ārā, bet, respektīvi, ja ir izšķiršanās starp kādām prioritātēm, kādā pagastā vai kādā iestādē, tad es gribētu jau redzēt, teiksim, jau tās prioritātes. Nu, respektīvi, vai tur ir krēsls vai galds, tad es gribētu redzēt, kas tad no šīm pozīcijām ņem. Es teiktu, mazliet pārspīlēja ar apjomiem, bet, respektīvi, jūs sapratāt to domu, lai teiksim, mēs kā deputāti un arī es varētu teiksim, tā, noteikt šīs prioritātes un piedalīties, vismaz zināt par šīm prioritātēm jau budžeta plānošanā. Ja būs šīs budžeta plānošanas vizītes, tad droši vien, ka mēs katrā šajā iestādē vai pagastā, kuru apmeklēsim, tad arī uzzināsim jau no pašiem iestāžu vai pagastu pārvalžu vadītājiem, bet, respektīvi, tas mans lūgums ir vismaz tad nodemonstrēt mums to apjomu, kas tiek iesniegts budžeta plānošanas gaitā, lai arī mēs būtu lietas kursā par tām prioritātēm, kuras tad vadība izvēlas virzīt uz priekšu. Jā, nav problēma šo informāciju nodot deputātiem, ko iestādes ir pieprasījuši. Un pēdējais jautājums ir par prioritātēm. Jūs minējāt mājokļi un izglītība kā pirmās divas, un tikai tad Eiropas struktūra fonda finansēt projekti vai atbalstīt projekti, vai tā secība arī jūsuprāt tāda tiks saglabāta, vai tomēr Eiropas struktūra fonda projekti iet pa priekšu, jo tur arī ir saistīta izglītība un Nu, viss jau pārklājās. Droši vien ir arī atkarīgs no katras Eiropas fondu līdzekļu specifikas. Nu, citur ir viens līdzfinansējums, citur cits. Tā kā skatīsimies. Un no mājokļiem jūs redzat, ko kā prioritāti mājokļu attīstība? Tie ir remonti vairāk vai jaunu mājokļu būvniecība? Nu, pašvaldībā pati jauns mājoklis nevar būvēt, finansiāli tas nav pavalkams. Mums ir viena vienošanās ar attīstītāju par Limbažu ceļu posmu izbūvi, kas ir saistīts ar mājokli. Tas tad ir jau tāds nozīmīgs budžeta punkts. Ja gadījumā arī pagastu pārvaldnieki nāktu ar ierosinājumiem, kurus varētu realizēt, piemēram, esošā dzīvojamā fonda uzlabošanu vai arī kaut kādu telpu pielāgošanu dzīvojamajai fondai, kas nebūtu budžeta ietilpīgs, tad noteikti mēs to arī varētu izskatīt. Tas tur arī slēpjas kādu zemes gabalu sadalīšanu, komunikācijas un tādas lietas arī pagastu teritorijās. Jā, ja piemēram ir interese no
privātu māju. Tātad cilvēkiem, kas vēlas būvēt privātu mājas un ir nepieciešama kaut kāda izdevuma, lai šādus gabalus sagatavotu, jā, tad noteikti to varētu izskatīt. Labi, paldies. Es gribēju pastāstīt vienu mazu niansu par līdzdalības budžetu. Es paskatījos blakus novadiem, cik ir man pārsteidza Gulbens novada. Tāda politiskā griba droši vien tur līdzdalības budžets ir 110,000. Un jau kādu laiku vienam projektam, man liekas, ap 50,000 var dabūt. Tas nozīmē, ka mums ir kur tiekties, jā, plānojot budžetu. To gribēju papildināt. Un iedzīvotāju skaits tur ir tikpat, cik mums 18,000. Nebija lielāks? Jā, bet jebkurā gadījumā jā. Es jau arī pieļauju, ka visas lietas mēs nevaram vienā gadā izdarīt. Mēs varētu vienoties par kaut kādu arī kāpšanu. Jā, lūdzu, Daini. Jā, vienīgais, ko es varētu piebilst, to, ka kā es jau kādreiz solīju, to, ka līdz novembra vidum visticamāk tiks izstrādāts prognožu budžets tuvākiem 4-5 gadiem, kurus iesūtīšu visiem deputātiem apskatīties pēc man pieejamās informācijas. Paldies, Daini. Nu, ja jautājumu komentāru nav, tad aicinu balsot par darba kārtības pirmo punktu. Par darba kārtības apstiprināšanu ir 2 punkti izņemti ārā. Varbūt Laura var nokomentēt. Vai, jā. Pirmais, tad par saistošiem noteikumiem mazliet pārpratums. Viņi iet tie, ko mēs par stipendijām runājām, jāiet uz sabiedrisko apspriešanu, kā pēc likuma, un pēc tam uz novembra sēdies. Otrs jautājums par deleģēšanas līgumu. Komitejās runājāt paši, un tad aprēķinās, sagatavos un tā tālāk, un atlaidīs uz nākamo sēdi. Ja? Jā, nu, un pārējie jautājumi tad ir nākušana no komitejas vai nu? Jā. Saprotot, ka vajag tomēr domas lēmumu, jā. Labi, kolēģi, aicinu uzsākt balsošanu. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts. Sākam tad ar otro punktu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Smiltenes novada pašvaldības iestādes sociālā aprūpes centra Trapene vadītāju. Ziņo Andris Lapiņš. Jā, tā tad esam nonākuši, tā teikt, pie plānotām izmaiņām sociālā aprūpes centra Trapenes vadībā. Jā, 2 jautājumi saistīti. Paldies droši vien Dinai Jāņkalnei par tātad veikto darbu ilgadīgo šīs iestādes labā, bet ir pienācis, jā, tātad laiks droši vien arī iet nopelnītajā atpūtā un tikai iestāžu vadītājus tātad var atbrīvot tikai ar pašvaldības domas lēmumu. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts par tātad Dinas Jāņkalnes atbrīvošanu no sociālā aprūpes centra Trapene vadītājas amata. Astrīda aizvakar arī bija šajā pancē, varbūt kaut ko var nokomentēt vispār. Jā, labdien, kolēģi, labdien, klātesošie. Saistībā noteikti ar šo saņemto anonīmo vēstuli. Tātad pēc būtības mēs viņu varētu vispār neskatīt. Šo anonīmo vēstuli, un viņa nav balstīta uz pierādāmiem faktiem, ko pārbaudīt. Un mēs bijām tātad ceturtdien Trapenes sociālā aprūpes centrā, parunājos arī ar kādu no darbiniekiem atsevišķi, un tad mums bija kopēja saruna, kurā piedalījās izpildirektors sociālā dienesta vadītāja Inte Siliņa. Un pēc diezgan plašām garām diskusijām arī no pašiem darbiniekiem es varu pateikt tikai vienu Raiņa pamatotu un fundamentālu teicienu, kad pastāvēs tas, kas pārmainīsies, un jaunā vadītāja darbu uzsākusi. Viegli nebūs, protams, ar to situāciju risinot, bet viņai ir visas prasmes, lai to izdarītu, un mēs arī dodam, tā kā gan sociālā dienesta vadītāja, gan arī izpildītājs, gan arī, varu tā teikt, gan arī es klātesot, mēs dodam, savu redzējumu, ka vadītāju var būt savā darbā un var darīt šo darbu.
Jā. Jā, es arī droši vien, kad gribu pateikt arī paldies Dinai. Protams, ka sarežģīti vadīt šādu veidu iestādi, un mēs zinām arī tos izaicinājumus, kas ir nozarē saistībā ar speciālistu pieejamību. Tā kā visu cieņu, kad spēja nodrošināt šo pakalpojumu un vietas šajā pansionātā mūsu piederīgajiem un iedzīvotājiem. Bet es gan gribētu lūgt tomēr pievērst uzmanību šai vēsturei, jo manuprāt, kad tev ir divas atbildības. Atbildība tad, kad tu sniedz pārbaudāmus faktus, un arī atbildība tad, kad tu sniedz maldinošu informāciju un nepatiesību. Līdz ar to es tomēr ieteiktu izskatīt viņu pēc būtības, veikt šīs pārunas, un tādā veidā arī mēs signalizētu to, ka arī jāizturās ir atbildīgi pret tiem iesniegumiem, kurus tu sniedz, un jābūt gatavam arī pamatot tos faktus, kurus tu tur mini, jo pretējā gadījumā, šo mēs varbūt dziļāk neiztirzāt, bet tad es domāju, ka mēs iedodam arī signālu arī pārējiem gan pašvaldības darbiniekiem, gan iestāžu nodaļu vadītājiem, kad tev var nākties atbildēt par to, ko tu raksti, vai pierādīt to, ka tu sniedz patiesu informāciju, vai arī pretējā gadījumā tad pamatot, kāpēc tā informācija tāda tieši ir. Es negribu kaut kādas sarganmedības vai kaut ko, vienkārši tā, manuprāt, kad arī tāda cieņpilna izturēšanās ir pret visiem iesaistītajiem. Jā, paldies. Jā. Es domāju, ka jaunajai vadītājai ir, kā saka, karoks rokā, un lai jums izdodas sakārtot un iet uz priekšu. Tas ir, labi, tas nākamais jautājums. Vēl pāragri atvainojos, jā. Labi, tātad uzsākam balsošanu par šo punktu tieši. Tad no 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts. Tātad trešais punkts par Smiltenes novada pašvaldības iestādes sociālā aprūpes centra Trapena vadītāja iecelšanu amatā. Jā, tā tad arī jau iepriekšējā tātad vadītāja bija ilgstošā prombūtnē, un tad, kad tas bija skaidrs, tad izsludinājām konkursu tātad uz sociālā aprūpes centra Trapena vadītāja pienākumu izpildītāju. Tātad konkursā mums pieteicās 3 kandidāti, bet tātad gan uz pārunām ieradās Arnita Freiberga un komisija. Tātad šajā konkursā arī viennozīmīgi pieņem lēmumu atbalstīt Arnitu uz šo pienākumu veikšanu. Un tātad, kā iestādes vadītāja pienākumu izpildītāja, Arnita jau strādā no 22. septembra, bet tātad atbrīvojot iepriekšējo vadītāju, tātad ir jāpieņem tātad darbā Arnita uz kā pilnvērtīgs iestādes vadītājs. Tātad, jā, aicinu vēl varbūt Arnitu iepazīstināt ar sevi un varbūt izstāstīt par tiem galvenajiem mērķiem un savu redzējumu iestādes attīstībā. Bet, kā minēju, jā, tad komisija atbalsta Arnitu šī amatā, un es varu teikt tikai, lai izdodas. Arnita, vārds tev. Labrīt visiem cienījamie deputāti, un paldies par šo uzticēšanos. Tātad mēnesis esmu šī amatā kā pienākumu izpildītāja, vadītājs, un esmu saņēmusi gan atbalstu no iepriekšējās vadītājas emocionālu, gan arī izgājusi dažāda veida jau cauri tādai kristībai. Viennozīmīgi mans redzējums ir pakalpojumu kvalitātes nostiprināšana mūsu iedzīvotājiem, kur daļa ir seniori un kur ir arī daļa cilvēki ar invaliditāti, ko es saredzu, kas ir senioru resurss lielisks, jā, gan kājas, gan rokas mums ir, un mēs viens otru varam atbalstīt. Otrs būtiskais, es sākotnēji ķēros, lai iepazīstu šo saimniecību, jo pagasts man ir jauns, un es sapratu, ka ne tajā virzienā es eju, jo izrādījās, ka ir
ļoti jāsaprot, kas notiek darbinieku starpā, kas notiek vispār, kāpēc darbinieki ir varbūt satraukti. Un tās noteikti ir kaut kādas arī zinām veida bailes, kur visticamāk arī tapus ir kāda vēstule. Tad noteikti mana vīzija ir darbinieku stiprināšana, jo ir valstī brīnišķīgas programmas, jā, kur ir meditācijas, jau ieskatījos, ja netiksim galā paši, tad saukšu palīgā kādu, kas var atbalstīt. Nu tā, tad atliek risināt arī saimniecības jautājums. Noteikti tas ir mans redzējums. Un ņemt vērā arī mūsu šo te politisko situāciju, jo tiešām Trapeni ir tuvu pie robeža. Un viss, kas ir, un līdz ar to arī plānojam budžetā gan šīs te ūdens, jā, lai mums būtu rezerves, lai ģenerators mums būtu, lai virtuve strādātu, jo resurss ir lielisks, darbinieki ir liela daļa, ir brīnišķīgi un ir gatavi strādāt šī komandā. Un šobrīd man arī pietiek enerģijas, lai es to uzņemtos un turpinātu to darīt. Un vēlreiz pateikties arī par to darbu, kas šeit ir ieguldīts. Jo nākošais gads arī mums plānojas Sats Trapene 20 gadu jubileja, kur jau ir man kopā ar saviem darbiniekiem jau mazi uzmetumi, jauni plāni, redzējumi. Un visu var savest kārtībā. Galvenais ir mūsu pašu cilvēku resurss, lai ir kas strādā. Jā, ne jau tikai ne no manis, ne jums ir atkarīgs, kādi ir darbinieku atalgojumi, un nevienmēr atalgojums ir būtiskais. Es tā kā saredzu, kā es varu stiprināt viņus, un man jau ir iestrādnes par regularitāti attiecībā uz reizi mēnesī kopā tikšanos sapulcēm, kur daudz jautājumu tiešām mums ir jārisina iekšienē. Nu tā, paldies! Varbūt jums ir kādi jautājumi. Paldies, vai kādi jautājumi, komentāri? Droši vien, labu novēlējumu un uz sadarbību. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 13 par, 1 atturās. Lēmums ir pieņemts. Paldies! 4. punkts. 4. punkts par Smiltenes novada teritorijas plānojumu 3. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Ziņotājs Armīte Daudziete. Jā, labdien visiem! Kā jau komitejā pārstāve no grupa 93 sīk un smalki izstāstīja, kas 3. redakcijā ir mainīts atšķirībā no 2. redakcijas. Es neatkārtošos, nekavēšu laiku un lūdzu deputātus balsot par 3. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai ar virzību, ka mēs tomēr virzamies uz kaut kādu gala noslēgumu šim procesam, lai uzņēmēji var turpināt savu attīstību. Šobrīd ir vairākas indikācijas, ka uzņēmēji nevar turpināt savu darbību, jo citas valsts iestādes pasaka, ka tas viņiem nav atļauts tajā teritorijā, kur viņi to ir ieplānojuši. Viss ir atkarīgs no teritorijas plānojuma. Paldies, pagaidām. Paldies. Tie, kas bija Finanšu komitejā, tie ir, es ļoti ceru, iepazinušies un bija iespēja piedalīties diskusijā, bet citiem deputātiem, kas nav bijuši, varbūt ir kādi jautājumi vai komentāri. Jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies. No 14 deputātiem 14 ir par, lēmums ir pieņemts. 5. jautājums par aizņēmumu no valsts kases prioritāram investīciju projektam Smiltenes kultūras centra jumta remonts. Ziņo Vita Grigule. Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu no valsts kases prioritāram investīciju projektam Smiltenes kultūras centra jumta remonts. Paredzot aizņēmumu līdz 109 620 eiro. Šis aizņēmums nepieciešams, lai veiktu kultūras centra jumta seguma atjaunošanu remontu.
Aizņēmums paredzēts uz 10 gadiem, ar aizņēmumu izņēmu 2025. un 2026. gadā. Un 2026. gada budžetā paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu 4191,64 eiro. Paldies, Adiņkungs. Varat apstiprināt, ka viss ir kārtībā? Jā, virzam uz priekšu. Uz puses nav iebildumu. Jā. Kā jūs sākam balsošanu? No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts. 6. punkts par projekta Kalnamuižu siltumnīcu kompleksa sakārtošana izbeigšanu. Lūdzu, ziņo, Vita. Jā, šis ir lauka atbalsta dienas līdera projekts, Abols lauka partnerības strateģiskais projekts, kas ir atbalstīts, kur ir piešķirts publiskais finansējums 90,000 eiro. Īstenošanā mums ir kopš 24. gada nogalas. Šī te projekta īstenošanas chronoloģija ir aprakstīta lēmuma projektā, bet tieši uz siltumnīca atjaunošanu būvdarbiem ir bijušas izsludinātas vairākas iepirkuma procedūras, sākot jau ar apspriedi par plānoto iepirkumu un turpinot ar atklātiem konkursiem, kur pēdējais ir noslēdzies šī gada septembrī. Un saņemtie piedāvājumi būtiski pārsniedz sākotnēji plānoto pašvaldības budžetā pieejamo finansējumu. Lētākais piedāvājums, kas ir iesniegts, ir 178,5 tūkstoši ar pievienotās vērtības nodokli. Un izvērtējot šos apstākļus un liederību īstenot šo te projektu, tad ir sagatavots lēmuma projekts par šī projekta pārtraukšanu un saņemtā priekšfinansējuma atgriešanu lauka atbalsta dienestam. Paldies. Mums jau bija diskusija arī Finanšu komitejā, es tikai varbūt atkārtošos. Jā, šis sadārdzinājums ir ļoti liels. 70,000 faktiski būtu pašvaldības līdzfinansējums. Un, ja mēs skatāmies no tādas arī ilgtermiņa uz šo projektu, tad pat, ja mēs ieguldītu, tad līdz galam tās siltumnīcas nebūtu sataisīts, būtu tikai viena, bet arī ne līdz galam. Un nebūtu atbildēts, kāda darbības tad notiek pēc tam šajā. Līdz ar to es tā kā arī aicinu no šī projekta tieši esošā formātā atteikties, bet mēs neatsakamies no šīs teritorijas sakārtošanas. Mēs esam runājuši ar tehnikumu vadību. Tehnikuma vadība ir tātad gatava ieguldīt, teiksim, teritorijas sakārtošanā, tīri zemes izlīdzināšanā, lai tur nebūtu tādi rakumi kā šobrīd. Tehnikums arī apsvērs par iespēju padomāt, vai šajā teritorijā nevar veikt arī, teiksim, vasaras sezonā kaut kādu turismu pakalpojumus, kā teltsvietas vai glampingu, ko viņi integrētu savā mācību procesā. Plus, protams, arī mēs kā pašvaldībā neatmetam domas par to, ka šo vietu vajag sakārtot. Viņai ir perspektīva gan rekreācijas, gan turisma ziņā, un arī iedzīvotājiem atpūtas ziņā. Un, cik saprotu, arī šī nauda netiks zaudēta, jo lauka atbalsta dienas, tad Abols partnerība izsludinās jaunu konkursu, kur mēs varēsim arī pieteikties. Vai tas ir pareizi? Saku, ja? Jā, tas nebūs kā strateģiskais projekts, bet finansējums tiek palielināts. Saprotu, ka tas ir labiekārtošanas sadaļa. Papildus finansējums vairāk projektu atbalstīšanai. Kolēģi, jautājumi, komentāri? Tā, cik es sapratu, vēsturiski ir tā, ka Vlads ir iedevis mums 90,000 atbalstu un 10 bija potenciāli mums. Es paskatījos, un tas projekts, viņš ir skaists uzzīmēts. Tur, teiksim, projekts, kas izstrādāja. Bet ir jautājums, vai tiksim, varbūt iet savādāku ceļu. Šoreiz var arī atsevišķi cauri, vilciens ir aizgājis. Ja? Bet ir tāds, eksistē tāds pasākums kā tirgus izpēte. Ja mēs zinām, ka mums ir tāds naudas daudzums, 90 plus 10, tad mēs arī skatāmies, ko mēs par to varam izdarīt. Ja mēs esam naudu iztērējuši projektam, visam nauda piešķirta, bet mēs nevaram pacelt, jo izrādās pa lielu.
vienkārši arī citi, nu, bieži vien manā praksē ir tā, ka atsūta, ka, potenciāli kāds pajautā, apmēram, cik maksā tāda mašīna, vai cik tas izmaksātu. Un tad, attiecīgi, projektu veido tik lielu, lai iekļautos budžetā. Ja? Jo šobrīd es saprotu, ir tā, ka projekts uztaisīts skaists, bet vienkārši mēs nevaram pacelt viņu. Ja? Nu, tā vienkārši uz priekšdienām. Tāds mans ieteikums. Es drīkst piebilst. Es pagaidu. Jā, jau veidojot šo te projektu pieteikumu, mums jau bija konsultācijas par to, ko mēs varam izdarīt ar 100 000. Tas projekts, kas ir izgatavots, ir sadalīts vairākās kārtās, un uz šo te, tieši uz šo finansējumu bija viena kārta. Diemžēl, ja mēs projektu gatavojām 2024. gada sākumā, tad kamēr mēs nonākam līdz īstenošanai, diemžēl tās tirgus cenas ir citas. Un, ja mēs cerējām kaut kā vizuāli nedaudz sakārtot abas siltumnīcas, tad jau pēc pirmā atklātā konkursa mēs veicām grozījumus un balstoties uz to piedāvājumu cerējām sakārtot vienu siltumnīcu. Tad, pēc atkārtotiem šiem te konkursiem rezultāts ir tāds. Jā, paldies. Es domāju, ka komentārs ir vietā. Jāatzīst arī, kur mēs esam kļūdījušies. Un arī, protams, ir daļa, ko mēs nevaram paredzēt. Jā. Gribēju maz komentāru, jo šobrīd ir tāda publicitāte ar žurnālā Ieras lasu interviju. Tiešām nezināju, ka Ieva Puķīte ir uzrakstījusi, un vajadzētu kaut kā uzrakstīt relīzi, ka mēs atsaucām, lai zina, lai cilvēki negaida, lai nemaldina. Tad, protams, ļoti žēl, ka nav sanācis ieguldīt, jo ļoti labi iet. Es domāju, ka vairākums to saprot, un galvenais nevajag nolikt dziļi plauktā, bet turpinam, mēģinām kaut kā visi viņu virzīt un attīstīt nākošo finansējumu kārtu. Paldies. Jā, es lūdzu komunikācijas nodaļai sazināties ar izskaidrot jau situāciju un arī, lai, teiksim, neveicina publicitāti par to, kas īsti nenotiks, bet es teiktu, nenotiks šobrīd. Ilgtermiņā tas neatceļ to plānu, ko arī autori ir rakstījusi. Bet jā, mēs zinām šo situāciju. Vienkārši, lai tā prioritāte un stratēģija, jo mums šeit katram no 15 ir tās savas prioritātes tuvākas vai tālākas, vai ne? Tie, kas ir bišķiņ vairākumā, jums ir viena prioritāte, un varbūt mums ar Andri ir bišķiņ citas prioritātes, un tāpēc, jāmēģina atrast tie vidusceļi kaut kādā brīdī. Paldies. Jā. Labi, kolēģi, uzsākam balsošanu. Paldies. No 14 deputātiem 12 par, 2 pret. Lēmums ir pieņemts. 7. punkts par Smiltenes novada attīstības programmas 2022. un 2028. gadam investīciju plāna aktualizācijai. Attīstības programmas investīciju plāna aktualizācija nepieciešama, lai iekļautu tajā 3 projektus. Tajā skaitā 2 projektus, par kuriem šodien tiek izskatīti lēmumi projekti par prioritārajiem aizdevumiem. Jautājumi, komentāri? Ja nē, uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 par, lēmums ir pieņemts. 8. punkts par aizņēmumu no valsts kases prioritāram investīciju projektam konteineru tipa katlu mājas būvniecība. Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu no valsts kases prioritāram investīciju projektam konteineru tipa katlu mājas būvniecību, paredzot aizņēmumu līdz 113 726 eiro. Aizņēmums nepieciešams, lai veiktu konteineru ar 2 granulas apkurs katliem uzstādīšanu Lomē un tādējādi uzlabot siltumapgādi Lomas pamatskolē. Šobrīd esošie malkas apkurs katli ir nolietojušies un ir avārijas stāvoklī. Aizņēmumu paredzēts ņemt uz 10 gadiem. Un par 2025. gada budžetā paredzēt pašvaldības līdzfinansējums 12 640 eiro. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 par, lēmums pieņemts.
9. punkts par lēmuma 377 par aizņēmumu no valsts kases prioritāram investīciju projektam ārējo siltumapgādes tīklu pārbūve Kalna ielā, Pilsielā un Dārs ielā, Smiltenē. Ziņotājs Jānis Adienis. Jā, labdien. Lai varētu saņemt aizņēmumu, ir nepieciešams grozīt iepriekš pieņemto lēmumu, precizējot, lai finansējums atbilst tam, kā reāli notiek darbi un, respektīvi, ja tiek veikti darbi, par ko ir Eiropas finansējums, tad varam no tā maksāt, un ja tiek darbi, par ko ir pašvaldības finanšu līdzekļi jānovirz kredīts, tad arī, lai taps un lai atbilst naudas plūsma, kas ir darbi šajā gadā un nākošajā gadā, ir jāgroza iepriekš pieņemtais lēmums atbilstoši, kā redakcijā ir minēta. Tas īsumā, kā mēs precizējam, lai ir līgums sakrīt ar reāliem darbiem un apmaks varam veikt atbilstoši celtnieku plānotiem. Paldies. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts. 10. punkts par noteikumu grozījumu Smiltenes novada pašvaldības domas 24. gada 18. aprīļa noteikumos 13.24 iepirkuma organizēšanas kārtība Smiltenes novadas pašvaldībā. Ziņo Līta Kalniņa. Labdien! Sagatavots ir lēmuma projekts par nepieciešamiem grozījumiem iekšējā kārtībā par iepirkuma organizēšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldībā. Grozījumi paredz tātad noteikti, kas pieņem lēmumu cenu aptaujās. Attiecīgi tātad būtu iestādes vadītājs. Plānoti grozījumi tātad ir arī attiecībā uz nodokļu parādu pārbaudi, nosakot, ka šoreiz vērtējam arī reitingu, kādā ir uzņēmums, un trešie grozījumi ir vienkārši drukas kļūdas labojums attiecībā uz līguma cenas slieksni. Ja ir kādi jautājumi, var atbildēt. Jautājumu nav? Ir. Jautājums, vai tomēr nevajadzēja noteikt kādu slieksni gan limitam nodokļu parāda, gan termiņam? Piemēram, ja tas būtu līdz 10 000 un līdz 30 dienām, lai nav tā, ka neierobežots tas apmērs, kas var radīt tādu varbūt nevisai labu reputāciju. Tā varbūt nesapratu jautājumu, bet tātad mēs pārbaudam, pirms uzaicinām pretendentus piedalīties cenu aptaujā. Cenu aptaujas veicējs pārbauda, vai uzaicinātajam pretendentam nav nodokļu parādu. Tātad tas limits 750 eiro. Ja tiek konstatēts, ka ir parāds, tad līdz šim mēs automātiski šo kandidātu izslēdzām un viņu cenu aptauju neuzaicinājām. Bet ar šiem grozījumiem tā kā tiek noteikts papildus, ja gadījumā tiek konstatēts parāds, bet uzņēmums ir iegūs A klases reitingu, ka viņu neizslēdz, bet viņu aicina tomēr piedalīties cenu aptaujā. Tas jautājums tieši par šo piebildi, vai tur nevajadzētu arī noteikti ierobežojumu? Arī ja A reitings, bet tomēr, ja parāds nelielāks kā 10 000, piemēram, lai nav tāda neierobežota. Bet šeit no valsts puses ir A reitings un ja būs ilgstoši nodokļu nemaksātājs pie A reitinga, ja valsts viņiem dienesti ilgi neturēs A reitingā, izslēgs no A reitinga. Un pie nodokļu parāda, ja mēs definēsim vienam 100 eiro ir liels nodokļu parāds, vienam tas ir varbūt no viena darbinieka. Tā kā, tad ir. Uzņēmumiem A reitingā iekļūt nemaz tik viegli, viņiem tiešām godprātīgi, secīgi jāveic nodokļu maksājumi, un tikai tas, ka viņš saulēcīgi izpild savas saistības, tikai tad iekļūst šajā reitingā. Līdz ar to tas, vai uz konkrēto dienu uzņēmumam būs 10 000 vai 5 000 parāds, tas neietekmē, kā tas viņa godprātību regulāri vienmēr izpildīt savas saistības. Tas vienkārši mums neliedz viņu aicināt piedalīties cenu aptaujā, jo viņš jau ir parādījis kā godprātīgu uzņēmēju. Vienkārši konkrētajā dienā viņam kādu apstākļu sakritības pēc ir izveidojies parāds, bet A reitings norāda to, ka viņš regulāri veic šos maksājumus un viņam nav tādas regulāras saistību neizpildes. Tas bija kā ieteikums vairāk, jo arī reitings tiek skatīts tā kā reizi varbūt 3 mēnešos, ne katru varbūt mēnesi, un arī var gadīties situācija, kad uz to brīdi varbūt viņam
Varbūt arī tikpat labi tā jau ir kā maksātnespējas pazīme, kad vispār jau tā kā viņš varbūt beidz darbību, varbūt uz to brīdi vēl ir ārreitings, bet tiks pārskatīts tikai kaut kād, un uz to brīdi varbūt ir 100 000 eiro parāds. Nu, tas varbūt neizskatītos tik labi uz to situāciju. Protams, cenu aptaujas veicies, kurā brīdī var izvērtēt un saprast, vai viņš vēlas aicināt tādu kandidātu piedalīties. Tātad cenu aptaujā, ja ir 100 000 parāds, viņš var izvērtēt riskus un arī neaicināt. Tas nav kā pienākums. Viņš izvēlas kandidātus, kurus uzaicinās cenu aptaujā, pārbauda viņus, ja viss ir kārtībā, tikai tad aicinām, ja nav pašam kādas bažas par to, ka varētu būt kādas pēc tam neizpildes arī līguma izpildes laikā. Tas bija kā ieteikums, jā, papildus tam nosacījumam. Liela apgrozījuma, tad patiesībā tie 10 000 nekas priekš viņa nav, nu, kas var izveidoties, un līdz ar to mēs izslēgsim, mēs redzam lielāku risku, ka lieliem tas tā kā, nu, uzreiz viņi varēs atkrist, nu, dēļ tāda. Jā, tas vairāk bija ieteikums noteikt robežu. Labi, paldies. Uzsākam balsošanu. Paldies. No 13 deputātiem 13 ir par, lēmums ir pieņemts. 11. punkts par Smiltenes novada pašvaldības publisko iepirkumu komisijas ievēlēšanu. Ātrāk. Tātad visi, kas nevar pieņemt lēmumus, ir zāli atstājuši, tad mēs varam turpināt izskatīt šo jautājumu. Jā, tātad atbilstoši publisko iepirkumu komisijas nolikumam, mēs komisiju apstiprinām uz 12 mēnešu periodu. Tātad iepriekšējais periods būs noslēdzies oktobrī un nepieciešams ievēlēt iepirkumu komisiju. Priekšlikums ir ievēlēt komisiju jau iepriekšējā sastāvā. Ja ir kādi iebildumi vai priekšlikumi, lūdzu izteikties. Man ir tikai viens mazs priekšlikums, ka nākošā gadā, pēc gada, kad būs iepirkuma komisija, tad varētu mazu konkursu uzrīkot. Nu, tāds mans priekšlikums. Tā kā iepriekšējos gados bijis tā, lai tagad strādā. Mēs jau izdiskutējām, dabūju atbildes Finanšu komitejā. Jā. Paldies. Tāds ieteikums priekšā. Paldies. Uzsākam balsošanu. Tātad slēdzu balsošanu. No 9 deputātiem, kas piedalās balsošanā, 9 ir par, lēmums ir pieņemts. Paldies. 12. punkts par sadalītā maksājuma noteikušanu nekustamā īpašuma Raiņa ielā 50 Smiltenē atsevināšanai. Ziņo Inga Zujeva. Labdien! Tātad 2025. gada 21. augusta domas sēdē pašvaldības doma noteica nekustamā īpašuma Raiņa iela 50 atsevināšanas cenu 14 600 eiro. Pirpirkuma tiesīgā persona ir piekritusi iegādāties nekustamo īpašumu par noteikto cenu, veicot samaksu uz nomaksu 60 mēnešos. Persona ir veikusi publiskas personas mantas atsevināšanas likumā noteiktu 10% avans iemaksu un ir sagatavots lēmuma projekts par nomaksas pirkuma līgumu slēgšanu ar pirpirkuma tiesīgo personu. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem, kas piedalās, 14 par, lēmums pieņemts. 13. punkts par sadalītā maksājuma noteikšanu, ja nekustamā īpašuma Rīti 11 Gaujienā, Gaujienas pagastā atsevināšanai. 2025. gada 21. augusta domas sēdē pašvaldības doma noteica nekustamā īpašuma Rīti 11 Gaujienā atsevināšanas cenu. Pirpirkuma tiesīgā persona
ir piekritusi iegādāties nekustamo īpašumu par noteikto cenu, veicot samaksu 2 maksājumos. Tātad pirmo iemaksu 2000 persona jau ir veikusi, un otro iemaksu tātad galējo ir gatava veikt 2028. gada jūnijā. Un ir sagatavots lēmuma projekts par nomaksas pirkumu slēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu par atlikušo summu. Un tātad persona arī maksās likumiskos 6% gadā no vēl nesamaksātās summas. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 pār. Lēmums pieņemts. 14. punkts par nekustamā īpašumu Roškalnmala Drustu pagastā. Pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu un otrās izsoles izsludināšanu. Šim īpašumam 6. oktobrī noslēdzās pirmā izsole, kura diemžēl bija nesekmīga, jo tai nebija pieteicies neviens partneris. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar platību 1,64 hektāri. Pirmās izsoles sākuma cena bija 5100 eiro. Un ir sagatavots lēmuma projekts par otrās izsoles izsludināšanu, samazinot sākuma cenu par 20%. Nosakot tātad otrās izsoles sākuma cenu 4080 eiro. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 pār. Lēmums ir pieņemts. 15. punkts par nekustamā īpašuma Nogāzīte Drustu pagastā pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās izsoles izsludināšanu. Jā, arī šim nekustamajam īpašumā izsole pirmā noslēdzās nesekmīgi, jo tai nebija pieteicies neviens dalībnieks. Šis īpašums arī sastāv no vienas zemes vienības ar platību 1,03 hektāri. Pirmās izsoles sākuma cena bija noteikti 3700 un ir sagatavots lēmuma projekts par otrās izsoles izsludināšanu, samazinot sākuma cenu par 20%. Un noteikti otrās izsoles sākuma cenu 2960 eiro. Uzsākam balsošanu. No 13 deputātiem 13 pār. Lēmums pieņemts. 16. punkts par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 32A Smiltenē atsevināšanu un izsoles cenas noteikšanu. Par šī īpašuma sagatavošanu atsevināšanai pašvaldības doma lēma 2025. gada 18. septembra domas sēdē. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar platību 900 kvadrātmetri. Ir noteikta īpašuma tirgus vērtība 10,160 eiro. Un sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Raiņa iela 32A Smiltenē pirmās izsoles izsludināšanu, nosakot izsoles sākuma cenu 10,300 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus, kuros ir iekļauti apbūves nosacījumi. Tikai jautājums, ja mēs tagad nobalsam, kad viņš reāli tiek izsolīts, parādās izsoļu vietnē? Jūs parakstīsiet un tiks nodots tā kā man izpildēja pēc iespējas ātrāk. Pirmās nedēļā. Jo šis ir arī tas gabals, ko mēs tad komunicēsim un aicināsim iedzīvotājus piedalīties izsolē. Paldies. Uzsākam balsošanu. Balsošanu slēdzu. No 13 deputātiem 13 pār. Lēmums ir pieņemts. 17. punkts par nekustamā īpašumu Drandu ielā 9. Smiltenē atsevināšanu un izsoles cenas noteikšanu. Šis arī ir līdzīgs gabals tieši privātmājas celtniecībai. Tieši tā, jā. Tad īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar platību lielāku, tātad 1556 kvadrātmetri, noteikti tirgus vērtība 18,485 eiro.
un sagatavots lēmuma projekts tātad par pirmās izsoles izsludināšanu, nosakot sākuma cenu 18,600 eiro. Protams, abūs nosacījumi paliek. Neliels komentārs no manas puses. Kā jau mēs visi zinām par to situāciju ar kreditēšanu un sarežģītību, šobrīd cerams, ka būs jaunas programmas ģimenēm, kas palīdzēs reģionos kreditēt. Tad arī tie, kas apsver, teiksim, privātu mājas celtniecību, tiem jāzina, ka arī mēs varam pieņemt nevis visu maksājumu uzreiz, bet ka tas var būt atliktais maksājums, ja īpaši izsoles uzvarētājs to lūdz. Tad, Nevar? ja šajos nosacījumos nav Tajos nav. Tad droši vien, ka uz nākotni mums tomēr to vajadzētu paredzēt, jo droši vien jau to vajadzēja arī Finanšu komiteja padiskutēt, jo tomēr ir jaunām ģimenēm nestāv bankas kontā līdzekļi, kurus var tik viegli novirzīt, un domā, skatoties no ienākumiem, kā ilgtermiņā varētu to samaksāt. Un, ja mēs gribam šīs jaunās ģimenes, tad mums jāparedz tādas iespējas tad uz nākamajām izsolēm. Tas kā noslēgsies šīs izsoles, varbūt, ja šīs izsoles noslēgsies nesekmīgi, tad mēs varam nākt. Jā, tad arī šiem gabaliem, jā. Gribēju atgādināt arī, kas skatās un klausās, ka no oktobra beigām Altuma ir atvērs programmu hipotekāro kreditēšanu novados. Līdz 74,000 varēs dabūt nekustamā īpašuma iegādēji. Tur ir ātri jādara, jo šobrīd ir 3,500 ģimenes tikai, bet cerams, ka ekonomikas ministrs esot solījis, ka būs šāda nauda vēl. Vajag iespringt, bet tā ir laba iespēja nokritēties savu mājokli novadā. Paldies par informāciju. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 ir par, lēmums ir pieņemts. 18. punkts par nekustamā īpašuma baznīcas laukums 13B Smiltenē atsavināšanu un izsoles cenas noteikšanu. Par šī īpašuma sagatavošanu atsavināšanai pašvaldības doma lēma 2025. gada 18. septembrī. Šis īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar platību 610 kvadrātmetri. Īpašumam ir noteikts zemes starpgabala status un arī noteikta tirgus vērtība 1810 eiro. Sagatavots lēmuma projekts, tātad atsevināt nekustamo īpašumu baznīcas laukums 13B piekaļošo zemļu īpašniekiem par cenu 2000 eiro. Paldies, uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 ir par, lēmums ir pieņemts. Par nekustamā īpašuma Parka iela 4 Variņos, Variņu pagastā atsavināšanas cenas noteikšanu. Par šī īpašuma sagatavošanu atsavināšanai pašvaldības doma lēma 2025. gada 25. augusta domas sēdē. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar platību 0,26 hektāru, un šīs zemes vienības atrodas personas īpašumā esošas ēkas. Tātad ir noteikta šī īpašuma patiesā vērtība 3850 eiro un sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Parka iela 4 Variņos atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgai personai par noteikto cenu 3850 eiro. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 par, lēmums pieņemts. 20. punkts par nekustamā īpašumu Blaumaņa iela 33A Smiltenē atsavināšanas cenas noteikšanu. Par šī īpašuma sagatavošanu atsavināšanai pašvaldības doma lēma 2025. gada 18. septembrī. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar platību 1205 kvadrātmetru. Uz zemes vienības atrodas personas īpašumā esošas ēkas. Noteikta īpašuma patiesā vērtība 6280 eiro un sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Blaumaņa iela 33A Smiltenē atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgai personai par noteikto cenu 6280 eiro. Uzsākam balsošanu.
No 14 deputātiem 14 ir pār, lēmums ir pieņemts. 21. punkts par nekustamā īpašuma strēlnieki Aumeistaros Grunzāles pagastā atsevināšanas cenas noteikšanu. Par šī īpašuma sagatavošanu atsevināšanai pašvaldības doma lēma 2025. gada 21. augusta domas sēdē. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar platību 1,48 hektāri. Uz zemes vienības atrodas personas īpašumā esošas ēkas. Ir noteikti nekustamā īpašuma patiesā vērtība 4650 eiro un sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma strēlnieka Aumeistaros atsevināšanu pirpirkuma tiesīgai personai par noteikto cenu 4650 eiro. Sākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 pār, lēmums pieņemts. 22. punkts par nekustamā īpašuma Daugavas iela 50A Smiltenē sagatavošanu atsevināšanai. Ir saņemts Smiltenes pilsētas saimniecības pārvaldes vadītāja iesniegums par šī īpašuma sagatavošanu atsevināšanai, jo tas nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar platību 600 kvadrātmetri, un tam ir noteikts zemes starpgabala status. Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Daugavas iela 50A Smiltenē atsevināšanas procedūras uzsākšanu. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 13 par, 1 pret, lēmums ir pieņemts. 23. punkts par nekustamā īpašuma Sīļu karjeras Grunzāles pagastā sagatavošanu atsevināšanai. Ir saņemts Grunzāles un Virašu pagasta apvienības pārvaldes vadītājs iesniegums par šī īpašuma sagatavošanu atsevināšanai, jo tas nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar platību 2,62 hektāri. Un ir sagatavots lēmums par nekustamā īpašuma Sīļu karjeras Grunzāles pagastā atsevināšanas procedūras uzsākšanu. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 ir pār, lēmums ir pieņemts. Par nekustamā īpašuma Sīļķītes Blomas pagastā sagatavošanu atsevināšanai. Ir saņemts Blomas un Smiltenes pagasta apvienības pārvaldes vadītāja iesniegums par šī īpašuma sagatavošanu atsevināšanai, jo tas nav nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai. Nekustamais īpašums sastāv no 2 zemes vienībām un 4 ēkām. Sagatavots tātad lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Sīļķītes Blomas pagastā atsevināšanas procedūras uzsākšanu. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 ir pār, lēmums pieņemts. 25. punkts par nekustamā īpašuma Rīti 7 Gaujienā Gaujienas pagastā atsevināšanu. 2025. gada 21. augusta domas sēdē pašvaldības doma noteica nekustamā īpašuma Rīti 7 Gaujienā atsevināšanas cenu 5000 eiro. Pirpirkuma tiesīgā persona ir veikusi pilnu summas atmaksu un ir sagatavots lēmuma projekts par pirkuma līguma slēgšanu ar pirpirkuma tiesīgo personu. Sākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 ir pār, lēmums pieņemts. 26. punkts par izmaiņām dzīvokļu statusu sarakstā ziņo Alda Zunde. Labdien visiem! Tā. Saskaņā ar dzīvokļu komisijas lēmumu ir ieteikums mainīt statusu Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļiem, neprivatizēt, neatsevināt dzīvokļi, tā skaitā pārslēdzamie beztermiņa īres līgumi, uz Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi palīdzība kvalificētam speciālistam dzīvoklim Kastaņi 13 Vilskas pagastā,
un no Smiltenes pašvaldības dzīvokļu palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā Kraujas 2 Gaujienas pagastā un Daugavas iela 2-9 Smiltenē pārstājot uz pašvaldības dzīvokļu palīdzību kvalificētam speciālistam. Jā, paldies. Man ir mazs jautājums. Sakiet, lūdzu, tagad nomainot dzīvokļiem statusu, tur sāks dzīvot kādu no speciālistiem. Jā, Pareizi, atbilst ja? speciālistu, viss atbilst. Jā. Un sakiet, lūdzu, varētu tā būt, ka pēc laika šie speciālisti lūdz šos dzīvokļus atsavināt sev? Tā varētu būt, nevar tā būt nekādā veidā. Jā. Šodien paredzēts speciāls dzīvoklis. Šie vienkārši uz laiku terminēti, kamēr strādā. Okay, paldies. Ir pašvaldības dzīvokļi, kur netiek atsavināti. Paldies. Paldies. Nav mikrofona. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 pār, lēmums pieņemts. 27. punkts par nekustamajiem īpašumiem Ķirši un Ķirškalni Lankalnes pagastā. 2021. gada 28. jūlijā ar SIA bija noslēgts pirkuma līgumi 21 un 2 par nekustamo īpašumu Ķiršu un Ķirškalnu pārdošanu. Bija vairāki punkti, kas tiek jāizpilda, bija jāuzceļ ēkas un jānodod eksploatācijā 5 gadu laikā. SIA ir sapratis, kad daļēji viņi ir izpildījuši nosacījumus, bet nevar izpildīt pēdējo nosacījumu, kad to 5 gadu laikā šīs ēkas uzcelt un nodot eksploatācijā. Un līdz ar to viņi lūdz izskatīt šo jautājumu, dot iespēju. Acīm redzot, viņiem jau ir pircējs, kuru viņi gribētu, lai pašvaldība atsakas no pirmpirkumtiesībām, lai pagarina termiņu, kādā jaunais īpašnieks varētu uzcelt ēkas. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts, ka neatteikties no atpakaļ pirkumtiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Ķirši un Ķirškalnu Lankalnes pagastā. Otrais punktiņš ir, ka piekrist, ka nekustamie īpašumu Ķirši un Ķirškalni Lankalnes pagastā notiktu īpašnieku maiņa, ja līgumos tiek iekļaut visi iepriekšējie pirkuma līgumu nosacījumi un pagarināt īpašumu Ķirši un Ķirškalni nosacījumu izpildes termiņu ēku būvniecībai un nodošanai eksploatācijā līdz būvatļaujā norādītajam darba izpildes termiņam, tas ir līdz 15. jūnijas 2028. gads. Paldies. Uzsākam balsošanu. Bet 14 deputātiem 14 pār, lēmums pieņemts. 28. punkts par vienreizēju pabalstu piešķiršanu dzīvojamā mājas jumta remontam. Ziņos Edgars Roslovs. Varbūt, Edgar, pirms mēs ejam cauri šiem, kas būs tā kā diezgan daudz to punktu, varbūt pastāstīja to kopējo situāciju, un cik saprotu, tie tad ir pēdējie pabalstā saņēmēji. Jā, labdien, esmu izskatījuši visus iesniegtos pieteikumus, kā arī, jā, kā priekšsēdētājs minēja, šie pēc būtības ir visi apkopotie un pēdējie izskatāmie jautājumi. Līdz ar to arī apsakošanas komisija veikusi savu darbu, un dzīvokļu komisija izskatījusi gan pieteikumu atbilstību, gan apsakošanas komisijas vērtējumu par to konkrēto situāciju. Tātad kopskaitā gan šajā, gan iepriekšējās domas sēdēs ir 48 izskatāmie jautājumi, jeb būs pieņemti 48 lēmumi par pabalsta piešķiršanu ar kopējo summu 163 852,59 €. Situācijas bija ļoti dažādas. Bija privātās mājas, bija mājas, kur ir dzīvokļi, bija kur vairāki sadalīti pa dzīvokļiem, gan mājas, gan daudz dzīvokļu mājas, ja, mājasaimniecībās. Līdz ar to bija ko darīt, bija kam sekot līdzi.
strikti pieturējāmies pie saistošajiem noteikumiem un virzījām šodienai izskatīšanai. Un tad kopā Krusa faktiski izmaksājas nedaudz vairāk, pēc maniem aprēķiniem pār pa 200,000. Vēl jau tā tad kaut kādi 15,000 šīferu savākšana. Un cik kāda summa mums bija pa ceļiem izskalotajiem? Par ceļiem kopējā summa bija 46,000, no kuriem šobrīd, kā jau izpildu direktors minēja, ir jāpieņem lēmums ministru kabinetā par 31 ar kaut ko tūkstošiem atgūšanu pašvaldībai. Un pēc šiem lēmumiem es jau saziņā ar ministriju esam vienojušies, ka par šiem jumtiem bojātajiem mēs iesniedzam līdz 15. novembrim, lai varētu paspēt izskatīt šajā gadā. Tieši tāpat kā par šīferi, mēs kā jau savstarpēji arī vienojāmies, būs zināms brīdis, kad daudz dzīvokļu mājas un lielie jumti tiks demontēti šie bojātie jumtu segumi, tad arī mēs informēsim sabiedrību par termiņu pēdējo, ka mēs ņemam no šīferu konteinerus. Un līdz ar to tad mēs arī varēsim apkopot kopējo apjomu no katra pagasta, ko bija iesniegts. Un pēdējā sadaļa, kas tā kā mums būs, tas būs par Mēru Muižas jumtu, bet tur ņemot vērā, ka šobrīd notiek līguma parakstīšana un visas citas izmaksas, tas visticamāk būs 26. gadā, ka mēs varēsim pieteikt atbilstoši MK noteikumiem šo te atgūšanu. Vai tur nav apdrošināšana? Apdrošināšana un pašvaldības daļa, ja būs pašvaldības daļa, tad to mēs iesniegsim iekšā un no tās summas tad arī vērtēs to. Jā, nu tad mēs gaidīsim jau pēc šodienas lēmumu, jo mēs sniegsim tātad valstīm, gaidīsim valsts lēmumu. Tur tā līdz 70% valsts tā kā varētu atgriezt, bet tas nav pilnīgi noteikts. Tas droši vien būs vēl diskusija objekts, par ko mēs diskutēsim ar varam. Labi, tad uzsākam. Jā, tad lūdzu piešķirt lēmumu minētajai personai vienreizēju pabalstu 5,000 eiro apmērā. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts. 29. punkts. Lūdzu lēmumu minētajai personai piešķirt vienreizēju pabalstu 3,832 eiro un 72 centu apmērā. Paldies, balsojam. No 14 deputātiem 14 pār lēmums ir pieņemts. 30. punkts. Tātad lūdzu lēmumā minētajai personai piešķirt vienreizēju pabalstu 4,541 eiro apmērā un 83 centu apmērā. Tā, nu jā, summu sapratāt, lūdzu. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 pār lēmums ir pieņemts. 31. punkts. Lūdzu piešķirt lēmumā minētajai personai 474 eiro un 33 centu apmērā pabalstu. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 pār lēmums ir pieņemts. 32. punkts. Lūdzu piešķirt lēmumā minētajai personai vienreizēju pabalstu 4,530 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 pār lēmums pieņemts. 33. punkts. Lūdzu tāpat piešķirt lēmumā minētajai personai vienreizēju pabalstu 5,000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 pār lēmums pieņemts. 34. punkts. Lūdzu tātad lēmumā minētajai personai piešķirt vienreizēju pabalstu 5,000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 pār lēmums ir pieņemts. 35. punkts. Lūdzu piešķirt lēmumā minētajai personai vienreizēju pabalstu 5,000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 pār lēmums pieņemts. 36. punkts.
Arī lūdzu piešķirt lēmumā minētai personai vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts. 37. punkts. Lūdzu piešķirt lēmumā minētai personai vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 par lēmums pieņemts. 38. punkts. Lūdzu piešķirt lēmumā minētai personai vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 par lēmums pieņemts. 39. punkts. Lūdzu piešķirt lēmumā minētai personai 5000 eiro apmērā vienreizēju pabalstu. Slēdzu balsojumu. Par ātru laiku noslēdzu. Vainojos. Vai pārbalsot? No 10 deputāti ir nobalsojuši. Lēmums ir pieņemts. Ar roku. 3 ar roku, lūdzu, ņemt vērā. Tad 13 deputātiem 13 par. Lēmums pieņemts. 40. punkts. Lūdzu lēmumā minētai personai piešķirt vienreizēju pabalstu 986 eiro un 96 centu apmērā. No 14 deputātiem 14 par. Lēmums pieņemts. 41. punkts. Lūdzu lēmumā minētai personai piešķirt vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 par. Lēmums ir pieņemts. 42. punkts. Lūdzu lēmumā minētai personai piešķirt vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 par. Lēmums pieņemts. 43. punkts. Tas ir jau kaut kas cits. Bišķiņ. Būs gan. Kāds droši vien kaut kā neuzrādās lemjošā daļa. Jā. Bet, lūdzu piešķirt tādu lēmumā minētai personai vienreizēju pabalstu 3943 eiro un 55 centu apmērā. Paldies. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 ir par. Lēmums ir pieņemts. 44. punkts. Lūdzu piešķirt lēmumā minētai personai vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 par. Lēmums ir pieņemts. 45. punkts. Lūdzu lēmumā minētai personai piešķirt vienreizēju pabalstu 4051 eiro un 60 centu apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 par. Lēmums ir pieņemts. 46. punkts. Lūdzu lēmumā minētai personai piešķirt vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 13 deputātiem 13 par. Lēmums ir pieņemts. 47. punkts. Lūdzu lēmumā minētai personai piešķirt vienreizēju pabalstu 4853 eiro un 65 centu apmērā. Lūdzu, balsojam. No 13 deputātiem 13 par. Lēmums ir pieņemts. 48. punkts. Lūdzu piešķirt lēmumā minētai personai vienreizēju pabalstu 3816 eiro un 75 centu apmērā. Balsojam, lūdzu. No 14 deputātiem 14 par. Lēmums ir pieņemts. 49. punkts. Lūdzu lēmumā minētai personai piešķirt vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā.
Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts 50. punkts. Lūdzu, lēmumā minētajai personai piešķirt vienreizējo pabalstu 555,55 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts. 51. punkts. Lūdzu, lēmumā minētajai personai piešķirt vienreizējo pabalstu 293,06 eiro apmērā. Sākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts 52. punkts. Tātad lūdzu lēmumā minētajai personai piešķirt vienreizējo pabalstu 5000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts 53. punkts. Lūdzu lēmumā minētajai personai piešķirt vienreizējo pabalstu 5000 eiro apmērā. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts 54. punkts. Un kā noslēdzošais, tātad lūdzu arī lēmumā minētajai personai piešķirt vienreizējo pabalstu 5000 eiro apmērā. Paldies. Lūdzu, balsojam. No 14 deputātiem 14 ir par, lēmums ir pieņemts. Es vēl izmantojot iespēju, gribētu tomēr pateikt arī publiski to, jā, kad atgādināt, ka saistošie noteikumi pēc pusgada termiņu darbu izpildēji, un pēc šī termiņa tātad mums arī būs jāapkopo izdevumu attaisnojošie dokumenti, atbilstoši tāmei. Tā kā, jā, lūdzu visiem to atgādināt, ievērot un sekot tam līdzi. Paldies! Paldies! Paldies arī deputātiem. Sajūtāties kā balsošanas mašīnas, ja? Nē, katram jābūt individuālam lēmumam. Jā. Bet tas būtu liederīgāks, piekrītu. 55. punkts par mērķu dotācijas sadali pašvaldībām, pašvaldības speciālo pirmskolas izglītības grupu pedagoģu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus. Ziņo Evija Kindzule. Jā, labdien! Tātad lūgums atbalstīt meditācijas sadali, attiecīgi pašvaldības speciālā pirmskolas izglītību grupu pedagoģu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām speciālās izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, tātad atbilstoši ministru kabineta 2025. gada 30. septembra rīkojumam numurs 627 3. pielikumam. Kolēģi, vai kādi jautājumi vai komentāri? Ja nē, uzsākam balsošanu. Paldies. No 14 deputātiem 14 ir pār. Lēmums pieņemts. 56. punkts par mērķdotācijas sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā. Jā, tātad arī šeit lūgums atbalstīt meditācijas sadali pašvaldības izglītības iestādes bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksā un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā arī atbilstoši tātad tam pašam ministru kabineta noteikumam tik 4. pielikumam. Sākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 ir par, lēmums ir pieņemts. 57. punkts par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām, pedagoģu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Tātad lūgums ir atbalstīt meditācijas sadali interešu izglītības programmām pedagoģu daļai darba samaksā un valsts sociālām apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Arī tātad pamatojoties mūsu kabineta rīkojumu numur 627 otrā pielikumu. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts. 58. punkts par meditācijas sadalu pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu un pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu, pedagoģu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Tātad arī šeit lūgums atbalstīt meditācijas sadali pašvaldības pamatu un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagoģu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novada atbilstoši tātad ministru kabineta 627 rīkojuma pirmajam pielikumam. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts. 59. punkts par nolikuma grozījums Smiltenes novada pašvaldības domas 23. gada 26. jūlija nolikumā numur 1523. Smiltenes novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas, norises un laureātu apbalvošanas kārtība, projekta apstiprināšana. Tātad lūgums apstiprināt grozījumus šajos noteikumos par Smiltenes novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu, norises un laureātu apbalvošanas kārtību, ņemot vērā to, ka mēs slēdzam šo sadarbības līgumu ar Valkas, Alūksnes, Pulbenes un tātad Smiltenes novada pašvaldības. Tātad mēs šīs cenās 4 pašvaldības kopīgi attiecīgi organizēsim valsts izglītības attīstības aģentūras organizētās olimpiādas. Līdz ar to attiecīgi šeit ir izdarīti grozījumi, lai mēs varētu olimpiādes organizēt tā, kā mēs esam šī tenās apvienība nolēmusi. Sākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 par lēmums ir pieņemts. 60. punkts par sadarbības līgumu slēgšanu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību Eiropas sociālā fonda plus projekta īstenošanai. Tātad lūgums atbalstīt sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projektu īstenošanu. Tātad šis projekts ir nodarbināto prasmi paaugstināšana un profesionālā kvalifikācijas ieguve vai pārkvalifikācija. Tātad, lai uzlabotu darba spēka kvalitāti un kapacitāti, pilnveidotu nodarbināto personu profesionālo kompetenci atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Tātad šeit jau ir pašvaldības, kas jau ir uzsākušas šo projektu. Mēs tad attiecīgi arī vēlamies projektu uzsākt. Par liela mājaslapā stars.gov.lv jau ir apkopota informācija par šīm tenās formālo un izglītības iespējām, kur jau var pieteikties, bet attiecīgi pašvaldībā tātad mēs būtu jau esošo darbinieku piesaistītu kā projekta koordinātoru, kā karjeras konsultantu, un attiecīgi šis tad būtu arī atmaksāts no projekta finansējuma. Uzsākam balsošanu. Jā, lūdzu. Vēl precizējuši jautājums. Tur paredzēts ir projekta koordinators un karjeras konsultants, vai plānots iztikt ar esošiem resursiem, vai plānots ņemt jaunus darbiniekus? Tātad šobrīd netiek plānots ņemt jaunus darbiniekus, jo mums tātad izglītības pārvaldē ir šis tenās mūža izglītības speciālists un projekta koordinators vienā personā, kas atbilstoši arī būtu koordinators šajā projektā. Tāpat arī karjeras konsultants šobrīd mums tātad mainījās darbinieki un karjeras konsultants kā tāds skolām nav, bet attiecīgi tātad vakance ir un attiecīgi šo tad mēs plānojam, ja būs iespēja iesaistīt arī šajā projektā. Un otrs jautājums, vai ir arī domāts par sadarbību ar Tehnikumu un ar NVA, jo viņi arī, kas saprot, realizē tādu pašveidu projektu? Pēc būtības tātad šeit jau sadarbība ir, jo tad Tehnikuma programmas, ko viņi jau piedāvā tajā stars.gov.lv jau ir pieejamas. Jā, līdz ar to tas jau, tātad mēs jau strādājam jau ar esošajām programmām. Tā būtu tā formālā izglītība, kas jau tiek piedāvāta.
Vai ir zināms, kā viņiem ir veicies līdz šim tehnikumam? Līdz šim man tiešām būs grūti komentēt, kā jo viņiem tās programmas bija dažādas, jā, bet man grūti komentēt, kā vai viņiem, cik jau viņi ir īstenojuši, vai jau tiek plānots īstenot, jā, to gan es nemācēšu atbildēt šobrīd. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 pār. Lēmums ir pieņemts. 61. punkts par sadarbības līgumu slēgšanu ar Valkas, Alūksnes un Gulbenes pašvaldībām par Valsts izglītības attīstības aģentūras noteikto mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu. Tātad lūgums atbalstīt slēgsadarbības līgumu ar Alūksnes, Gulbenes, Valkas un tātad Smiltenes novada tātad pašvaldību, jā, lai tātad varētu organizēt Valsts izglītības attīstības aģentūras noteikto mācību priekšmetu olimpiādes. Sākam balsojumu. Slēdzam balsošanu. No 14 deputātiem 14 pār. Lēmums ir pieņemts. 62. punkts par papildus finansējumu piešķiršanu Grundzāles pamatskolas mācību procesa realizācijai. Ziņo Zana Bērziņa. Dien! Ziņoju par jautājumu, ka ar valsts budžeta mērķdotāciju mēs nevaram nodrošināt pilnībā mācību procesu Grundzāles pamatskolas vispārējās izglītības programmām, un attiecīgi komitejā, izglītības kultūras sporta komitejā bija šis jautājums virzīts par to, ka mums ir nepieciešams pašvaldības finansējums pagarinātās grupas nodrošināšanai, 2 fakultatīvajām nodarbībām un arī papildu audzināšanas stundai 1. un 9. klasē. Jautājums ir izdiskutēts X sēdē man klātesot. Paldies, sapratu, ka arī finanšu komitejā, paldies par darbu, lūdzu virzīt apstiprināšanai. Uzsākam balsošanu. Paldies. No 14 deputātiem 14 par. Lēmums ir pieņemts. Paldies. 63. punkts par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldību amatu katalogā. Palsmans un Variņu pagasta apvienības pārvalde. Ziņo Tigna Podniece. Jā, labdien! Tātad mums būtu nepieciešams uz šo apkuras sezonu vienu no labiekārtošanas strādniekiem pārcelt šajā amatā. Un atkal ar maiju atpakaļ par labiekārtošanas strādnieku. Vai ir vēl kādu komentāru? Jā, nu tā tad ir sagatavots arī pielikums, kur var redzēt amata vienības un plānotās izmaiņas iestādes amatu sarakstā. Un tā tad apkuras operatoriem tiek palielināta mēneša alga grupa, ja, jo konkrētā apkuras sistēma prasa jau vairāk kompetences, ja, nekā tikai skaldīt malku un bāzt katlā, bet tā tad ir jāpārzina drusku arī elektroniskās sistēmas un citas sistēmas. Ja. Tāpēc bija tas secinājums, kad ir jāpalielina mēneša alga grupa, un tāpēc veidojas it kā atlīdzības šajā sadaļā neliels deficīts, bet viņš nosadas, protams, atkal ar jau uzkrāto finansējumu dēļ prombūtnēm un papildus finansējums nav nepieciešams. Tātad summā amatvienību skaits nemainās, un jā, kā jau Tigna minēja, esošo darbinieku skaits paliek tāds pats. Paldies. Uzsākam balsošanu.
No 14 deputātiem 14 par. Lēmums ir pieņemts. Par Smiltenes novada pašvaldības amatu katalogu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo Andris Lapiņš. Jā, un tā tad jaunajā amatu katalogā ieviešam izmaiņas saistītas ar šo iepriekšējo lēmumu par izmaiņām Palsmanas un Variņu pagastu apvienības pārvaldē. Vairāk izmaiņu aicinu atbalstīt. Uzsākam balsošanu. No 14 deputātiem 14 ir par. Lēmums ir pieņemts. 65. punkts par izmaiņām Smiltenes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā un grozījumiem komisijas nolikumā. Atceroties par civilu aizsardzību, kā jau zinat, katru mēnesi notiek sarunas tiešsaistē ar iedzīvotājiem. Iepriekšējā saruna bija par kultūru, tad nākamā saruna būs tieši par civilu aizsardzību un arī par pašvaldības policijas darbu. Bet tas ir tīri informatīvi. Lūdzu. Jā, civilās aizsardzības komisija ir samērā liela, tāpēc arī bieži izmaiņas. Un arī tātad šajā reizē izmaiņas saistītas ar to, kad cilvēkiem mainījušies pienākumi. Jā, un tad aicinājums ir izslēgt no komisijas sastāva Santu Sinku un tātad vietā iekļaut Lindu Frontu, kas tātad ir atbildība par komunikāciju, un līdzīgi arī izslēgt no komisijas sastāva Māri Visinieku un iecelt vietā Egiju Ceklu, kas ir arī atgriezusies tātad pašvaldības policijas tātad priekšnieka amatā atpakaļ. Aicinu atbalstīt. Uzsākam balsošanu. Paldies. No 14 deputātiem 14 ir par. Lēmums ir pieņemts. Jā, man ir mazs komentārs, jo Edgars jau Roslavs bija pamanījis civilās aizsardzības seminārā mazajā, ka 112 aplikācijā nav patvērtnes vēl joprojām. Es teicu Lotāram, atverot aplikācijas, Smiltenē nav. Tuvākā patvērtne ir, kur tas sanāk, jā, Plāņumas. Vēl joprojām nav aktualizēta, tā kā, to vajadzētu līdz galam lūdzu sakārtoju, kurš ir atbildīgs. Lotārs šo zina, es arī viņam to pateicu, bet jūs varētu. Lūgdam arī ziņai nodot. Es varu apstiprināt, ka sākotnēji pat bija, jā, un pēc tam pazuda. Jā, bet šis jau kad mēnesis nav apmēram, jā. Jā, nav piefiksēts, kurā brīdī ir pazudis. Paldies. Jā, lūdzu pievēršam tam uzmanību tiešām. Paldies. 66. jautājums ir slēgts jautājums, jo tur mēs izdiskutēsim par to, kam mēs piešķirsim Smiltenes novada goda cilvēka apbalvojumu. Līdz ar to paldies iedzīvotājiem, kas skatījāties mūsu tiešraidē. Pēdējo jautājumu mēs izskatīsim slēgtā formātā.